Viens no dizaina darbnīcas Rieda darbības virzieniem ir rotaļu lietu ražošana. Riedas dizaineru Riharda Funta un Zanes Homkas radītās spēļmantas vilks, pīle, progresīvā ģimenīte kluči, krāsojumā grāmata diskā un kartona mājiņa ir tie Riedā tapušie produkti, ar kuriem uzņēmums plūca laurus konkursā Atspēriens. Sazināju meitu mazi un tad negribot sanāca pievērsties. Patika pētīt bērnu un patika tas prieks, kā redzēju bērnu sejā, kad viņam iedeva kaut ko jaunu paspēlēties. Atspērienā uzvarējuši ar ideju par bērnu rotaļu lietām Rihards Funts un Zane Holma rada arī mēbeļu dizainu un izstrādā grafisko dizainu. Tāpat jau kā liekas, ka viss ir saražots, kur tad vēl, bet ir kaut kādas lietas, ar ko tu vari pārsteigt. Un nodarbojamies ar rūpnieciskā dizainu, produktu dizainu, izstrādi no dažādiem materiāliem. Tas ir kā pasūtījuma darbi, kā arī interjeru dizainu. Un visam komplektā arī varētu iet grafiskais dizains, tas tā kā komplekss. Riedas dizaineri ir ieinteresēti arī tāda dizaina radīšanā, kas paaugstinātu darba efektivitāti. Kas mums paši šobrīd ļoti aktuāli interesē, tas ir sociālais dizains. Tas ir dizains visiem publiskajā telpā, kas dod kaut kādu lielāku ieguldījumu sabiedrībā. Riedas galvenais koncepts ir, lai dizaina produkti būtu ne tikai ārēji pievilcīgi. Rihards Funts un Zane Holma rūpējas arī par to, lai viņu piedāvātie produkti būtu arī funkcionāli. Skaists un arī praktiski pielietojums ļoti, kas varbūt pirmā uzmetiena tam kādam nešķiet, bet tur mēs ļoti strādājam pie tā, lai visi mūsu produkti būtu funkcionāli un praktiski pielietojami. Un arī, kur sanāk, tur domājam par to, teiksim, ekoloģisku un kaut kādu ražošanas izmaksu samazināšanu vienmēr un darba laiku, kādā tas tiek izgatavots samazināšanu. Teiksim, tas skapīts arī, kā viņš vienkārši, viņam nav neviens metinājums, viņš tā kā puzles salikts, kas ietaupa, teiksim, uz to metināšanas laiku un pēcapstrādi. Ekoloģiski produkti pat labāk ir modē. Rieda dizaineri uzskata, ka vidēji draudzīgi produkti ir sevišķi svarīgi bērniem. Tomēr Rihards Funts norāda, ka dažkārt tāds produkts, kas kalpos ilgāk, ir daudzējādā ziņā izdevīgāks nekā pārstrādājums produkts. Riedas dizainerus interesē arī tādi materiāli kā plastmasa un oglekļa šķiedra. Kvalitatīvi izgatavot lietu, kas ilgi kalpos, viņi daudz ekoloģiskāk par šīm pārstrādājumām lietām, kuras pārstrādājot. Tiek tērēt tik daudz resursu, cik izgatavot vienu izstrādājumu, teiksim, kas ir nepārstrādājums, metāls vai kaut kāds plastmasas, kurš nereciklējās, bet kalpo mūžīgi. Riedā neražo masu produkciju, tomēr dizaineri citur Eiropā jau atpazīst te tapušos dizaina priekšmetus. Pazīstamība ir šobrīd tāda vairāk tādos dizaina pasaulē. Mūsu, teiksim, kolēģi novērtēja no Eiropas valstīm, Vācijas un tādos mazos dizaina veikaliņos. Tur nevarētu teikt, ka tā ir tāda masas produkcija, tiražēta ļoti lielos daudzumos, bet tas arī labi, jo mēs varam, teiksim, apmainīties ar domām šiem kolēģiem un redzēt, ka viņi mūs novērtē, ka mēs esam pareizā virzienā. Pat laban Rieda piedalās arī starptautiskā bērnu rotaļlietu ekspozīcijā, kurā atrodamas rotaļlietu kolekcijas. Rieda arī nākotnē cer iekarot plašāku Eiropas tirgu un cerīgi raugās uz Vāciju. Izstādēs novērots, ka tur cilvēki ir visatsaucīgākie. Savukārt Latvijā nelielos daudzumos Rieda produkcija atrodama veikalos Rija un Luka Buka. Rihards Funts norāda, ka veikali tiek rūpīgi izvēlēti tā, lai to galvenā ideja sakristu ar Riedas konceptu.